Sandra Bukovska tagad strādā valsts aģentūrā, taču iepriekš pāris gadus projekta iespējamā misija ietvaros bijusi informātikas un matemātikas skolotāja, kā arī kopš 2003. gada darbojas klubā Māja. Šī neatsveramā pieredze viņai iemācījusi nebaidīties un rīkoties. Klubā Mājas darbojos no tā laika, man bija 17, 18 gadi, jau bija pēdējā vidusskolas klase, un gribējās kaut ko jaunu vai kaut ko mazliet citādāku. Tā ir iespēja izmēģināt daudz lietas. Tas ir tāda eksperimentu vieta, tāda laboratorija, kur tu vari darīt un kur tev tiek nodrošināts vieta, laiks un dažādi resursi. Un tavs uzdevums ir vienkārši viņus ņemt, likt kopā, līdzīgi kā ķīmijā, savienot vielas un skatīties, kas notiek. Tas, ko sniedz darbošanās jauniešu organizācijās, ir neformālā izglītība, kas ir mūža izglītības sastāvdaļa. Jauniešu centra Kaņieres galvenā misija ir radīt iespēju jauniešiem atpūsties, pilnveidot savas prasmes, iedrošināt, darīt ko vairāk. Neformālās izglītības ceļā jaunieši mācās viens no otra, mācās kopā lietas darot un arī kopīgi izvērtējot tās lietas, ko viņi ir izdarījuši, kā tas ir izdevies. Un bieži vien arī neformālajā izglītībā klāt ir kāds cilvēks, kurš šo procesu vada. Viņš nav kā skolotājs, kurš paši saka, ka alfabēts sākas ar A un beidzas ar Z, bet ļauj jauniešiem šo alfabētu pa priekšu pašiem apskatīties, izzināt, kāds viņš ir, kas tur ar ko sākās, ar ko beidzās, un tad caur pārunu vai kaut kādu izvērtēšanas procesu tad noskaidrot to ceļu, kāds viņš ir. Darbošanās organizācijās ļauj gūt prasmes, kas var noderēt nākotnē, profesionālajā dzīvē. Piemēram, kā rakstīt projektus. Kopā ar radošiem, motivētiem un zinošiem cilvēkiem šeit, jauniešu centrā Kaņieres, iespējams ne tikai apgūt ko jaunu, bet arī dibināt ilgtermiņu kontaktus. Patās viena no Rīgas jauniešu organizācijām taisīja fotokameras paši un paši fotografēja Rīgu un Rīgas ielas. Un paši jaunieši tad uzzināja, kā var uztaisīt visam vienkārši fotokameru un uztaisīt bildi, palaižot tikai to gaismas staru un aiztaisot ar kaut cienu. Mums nesen bija apmācība jauniešiem par to, kā var taisīt video sižetus. Režisors Armāns Ekštets gandrīz dienu kopā ar jauniešiem gan izgāja tādām teorētiskām lietām cauri, gan arī praši pēc tam tur filmēja tās. Tad mēs vēlāk vēl taisīsim tādas diskusiju pēcpusdienas par sociālo uzņēmēju darbību, jo tas varētu būt viens tāds nākamais līmenis, kur jaunieši, kas ir padarbojušies nevalstiskās organizācijās, viņi ir ieguvuši lielu pieredzi un dažreiz viņiem ir sajūta, ka viņi grib vēl kaut ko darīt. Moderni iekārtotās telpas ļauj to visu īstenot patīkamā un radošā noskaņā. Te ir tikšanās telpa, kur ir lielais apaļais galds un tie dažādie krēsli, ko mēs paši esam pucējuši un pulējuši un pēc tam krāsojuši. Tur ir tā vieta, kur mēs pieņemam tos lēmumus, sasēžamies dažādi kopā un vienojamies, kur mēs gribam iet un kādas idejas mēs gribam realizēt. Tad dodamies tālāk uz gudrību krātuvi. Un gudrību krātuvē arī ir tā vieta, kur mēs tad iegūstam tās zināšanas, kur ir iespēja pārveidot to telpu semināriem un apmācībām. Un tad mēs darām working space, kas ir jauniešu birojas, kur jau mēs darām reāli projekta darbības ciklus un jaunas organizācija reāli darbs notiek šajā telpā. Un tad ir šī telpa, omulīgā telpa, kur mēs, kā neformālās izglītības liela tā sastāvdaļa, ir izvērtēšana, refleksija, atskats, kas ir paveikts, kā tas ir paveikts, un katrs pats izvērtē, kā viņam tas ir veicies, kā viņš to ir izdarījis, un kas viņam ir sanācis, un ko viņš nākamreiz varētu uzlabot. Pateicoties YouthSpace centra izveidei un aktīvajai darbībai, jau vērojams organizāciju skaita un to dalībnieku pieaugums. Sabiedrībā augusi izpratne un interese par neformālo izglītību. 2013. gadā projektam noslēdzoties, jauniešu centrs pārtaps patstāvīgā institūcijā Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta struktūrā. Neformāla izglītībai lielākā priekšrocība ir tā, ka tā atver jaunas durvis. Tā atver jaunas iespējas, par kurām līdz šim mēs nebijām domājuši. Līdz ar to jaunietis, kuram ir bijis iespēja izbaudīt neformālo izglītību, viņam gribas vēl. Viņam gribas vairāk, viņam gribas attīstīties, augt, rakstīt projektus, iespējams doties brīvprātīgajā darbā. Tas horizonts momentā paplašinās. Aktīvi, domājoši un uz rezultātu orientēti jaunieši – tā ir valstiska vērtība. Šie jaunieši, kas ir darbojušies un darbosies šajā centrā, viņi ir
manuprāt, nenovērtējams resurs. Ja viņi domā plašāk, viņi grib sasniegt vairāk. Un līdz ar to arī tas viņa ieguldījums gan tautsaimniecībā, gan zinātnē un citās jomās būs lielāks un radošāks, man gribētos teikt. Līdz ar to viņi arī būs tie, kas šo valsti attīstīs pēc dažiem gadiem, un faktiski to dara jau šobrīd. Ja pieņem, ka katras valsts attīstības pamats ir izglītot cilvēki, tad, man liekas, nevalstiskā organizācija tā vieta, kas sagatavo viņu tai dzīvē, kas ir to, ko mēs saucam par profesionālo dzīvi, par karjeru un tam līdzīgi. Un, man liekas, jo gudrāk un pasauli labāk izprotošāk cilvēki, jo mums katram būs interesantāk dzīvot šeit. Veidosim nākotnes Latviju skaistu un plaukstošu. Tas ir arī tavās rokās. Gaidām tevi Jauniešu centrā Kaņieris.